Nu, tie, kas zem iepriekšējā video rakstīja, ka automašīna ir pirmās paaudzes A8, jeb D2 virsbūve, ir pilnīgi taisnības rakstījuši. Nu, kas šai mašīnai tika sadarīts, tie, kas ir nedaudz pazīstami ar šīm automašīnām, tieši ar D2 virsbūvi, zina, kad ir problēma ar bāku, it īpaši ar degvielas līmeni, to, kad nevar nolaist zem pusbākas, sadāk automašīnu vairs nevar piedarbināt. Kas tur mums tur īsti ir pie vainas? Pie vainas mums ir vācu inženieri, kas ir varbūt savā ziņā nedaudz pārcentušies kārtējo reizi. Šoreiz tā ir enžektoru sistēma bākā. Šeit kā uzskats materiāls ir vecais degvielas sūknis ar visu kolbu. Tad, respektīvi, šeit no kolbas pa mazajām trubiņām šīm te tiek padota degviela uz enžektoru šeit, un tad tālāk ar degvielas plūsmu tiek rauta augšā degviela pa lielajām trubām uz pašu kolbu un uz bākas sūknīti, un tālāk tiek padota uz degvielas augstspiediena sūknīti. Šajā gadījumā uz augstspiediena sūkni, jo automašīna ir aprīkota ar dīzeļdzinēju. Vēl svarīgs moments, lai pati kolba būtu hermētiski noslēgta, lai gaiss netiktu rauts iekšā. Tad pie reizes ir izjaukta visa kolba, satīrīts bākas degvielas sūkņa sietiņš arī. Pie reizes tika samainītas degvielas līnijas arī. Tad, šeit šāds jauns smuks kapar līnijas. Tika savilkts, izlocīts pēc oriģinālajiem līkumiem, lai viss būtu tā kā oriģināli. Tad šeit smuki varam redzēt līkumus, un trubiņas jauns ir līdz pat augšā degvielas filtram. Tad pie vienas reizes arī tiek samainīts aizmugurējo plauktu bukses, jauni suports šādi. Šāds jauns suports liksim virsū. Un tad vēl neliela piebilde par tehnisko apskati. Iepriekšējos gados automašīna brīvi gāja tehnisko apskati ar izplīsušu buksi. Kā es varētu ērtāk mēģināt parādīt. Jā, lūdzu. Ar šādu izplīsušu buksu automašīna mierīgi iziet tehnisko apskati. Tās ir izpresētas, un vietā šāds jauns buksīts, lai automašīna droši var pārvietoties.